Ir kārtējā brīvdienā. Kāpēc man tādu akcentu? Braucam pa Valmieru. Biju tikko veikalā. Šodien es braucu ciemos pie kā? Aplī brauciet taisni. Vai nebrauksim taisni? Tur jau viens izskatās, ka aizbrauc. Tā, braucam, protams, pie populārā youtubera S.Eriks. Viņam šodien ir dzimšanas dienas tusiņš. Un viņš mani uzaicināja. Tad jābrauc. Ārā īstenībā diezgan pavēsts. Vēl pulksten 1 spīdēja saulīte. Šķita, ka varētu braukt ar motociklu. Bet kaut kā nē, vajag augsti. Nu, lūk, kā ierunājis pa saulīti, tā saulīte sāk spīdēt arī Valmierā. Depo. Mājai dārzam ar remontam. Baigās rindas te ir. Jābrauc būs laikam vakarā. Jābrauc vakarā, sestdien līdz 19 strādā. Jā, ļoti labi saulaina diena tomēr beigās. Un ar motociklu arī varētu mierīgi braukt. Pagriezies pa kreisi. Kādi pa kreisi? Kaut ko es laikam sajaucu, ne tur aizbrauc. Kādreiz arī ir liederīgi apmaldīties. Vismaz var iepazīt jaunas ceļus. Skaistas vietas ir daudzas Latvijā, kur nemaz nav būt. Kā piemēram Ietura Purenes un māja Purenes. Brauksim lēnām, lai neiet putekļi uz mājām, jo ārā ir vējš. Un visu pūš pagalmā. Rubene. Šitās puses no Limbuža ceļa braucam. Nekad neesmu bijis. Tāds veclaicīgs traktors. Izbraucām šeit ārā uz Rīgas šosejas. Jā, un kāpēc man likās, kad ir jābrauc virzienā uz Limbažiem. Tas jau bija sen, kad es biju ciemos toreiz ar motocikliem, kad braucām. Tā, galamērķis atrasts. Paņemam lielo dāvanu un nesam Erikam. Paldies. Jā, apsveic dzimšanas dienā. Paldies. Kastīti var piepildīt ar ko vien vēlies. Un tur ir iekšā noteikti arī kaut kas vēl. Nu, jā. Vēl ir kaut kas iekšā? Nu, var taisīt vaļā, ja pie reizes uzfilmēsim. Tā. Aploksne. Aploksne. Nu, jā. Aploksne. Tas, lai varētu piepildīt kastīti. Aploksne. Nu, tā, ir pasvinēts, parunāts. Un tagad savācam no Edvīna labas lietiņas. Baloniņi. Tev ir rekur vēl baloni. Vēl krāmēs? Jā, tad būs visu vairāk man parādā. Labi. Ideāli.
pienāca. Baigi jauki. Paldies, Ērika, uzaicinājumu. Tā vajadzētu man Pēc 800 metriem pagriezies pa labi. Turies labajā pusē.